ejam iepirkties. Sāksim ar auglīšiem. Te visi auglīši ir sakārtoti skaistās rindās. Nomazgāti, notīrīti. Mums ir mango, papāja, kokosrieksti. Papāja. Papāja ir labs brokastu auglītis. Mums patīk iesākt rītiņu ar auglīšiem. Papāja. Ja tostarp arī kartupeļi ir novazgāti. Nav kā mums Latvijā. Melni un zemaini. Šeit ir tikai balti un tīri kartupelīši, kurus nepērk maisiem vai kilogramiem, bet pa dažiem gabaliņiem. Es droši vien esmu lielākā veikala kartupeļu patērētāja. O, paskatieties, kāda šeit avokādo. Mazliet citādāk kā pie mums. Izmērs maz drusciņ lielāks. Gaļiņa šeit ir jāpērk svaiga no tādiem griezumiem. Tev ir jāzina, kādu gaļu tu vēlies, kuru gabaliņu no kura dzīvnieka. Un tad pārdevējs nogriež visu un iedod visu. Bet ir jāzina precīzi pateikt, ko tieši tu vēlies, no kura dibengala un sāniņa. Kas ir mans lielais izaicinājums, jo es nepazīstu visus gaļu nosaukumus. Rīsus šeit pērk 5 kilogramu pakās, ja nekā pie mums mazos iepakojumos. Šeit ļoti populāri ir kartupeļu salmiņi, ja mums mājās Latvijā arī nopērkam ir kartupeļu čipsīši, bet šeit viņus izmanto liek pie ēdieniem, piemēram, hotdogos, pie stroganova kartupeļu čipsīši. Redzēt, tā te var arī nopirkt lielu iepakojumu, lai nav ar mazajiem jāņemās. Nu viss, laikam lielākās lietas ir sapirktas. Šis veikals ir tā kā mūsu Maksima. Tāds lētais gals, tāpēc ir daudz cilvēki, liels troksnis. Cilvēki stumjās šurpu turpu. Tiksim līdz kasei, tad parādīšu jums, kā te notiek maksāšana. Visos veikalos ir vairākas kases, protams. Nezinu, cik pat te ir. Te ir saskaitīts 12. Vienmēr ir kase, kas ir priekšrocību kase grūtnieciem, veciem cilvēkiem, slimiem cilvēkiem, maziem bērniem, cilvēkiem ar maziem bērniem. Un šeit modē ir visu likt miljonus mazos maisiņos. Un tad stiepties kā ēzeļiem, bet mēs ņemam līdzi lielos maisiņus un tad iztiekam bez mazajiem. Viss esam gatavi doties mājās. Sapirkti. Cerams, ka uz nedēļu. Iztērējām 350 reālus, un tas ir jāizdala ar 6. To es atstāšu kādam no jums izdarīt. Tāda bija mūsu iepirkšanās vietējā Maksimā.